Esiet sveicināti! Mani sauc Anna, es pārstāvu uzņēmumu OneTech, un šodienas video apskatīsim dokumentu apmaksa no pircēja ar maksājuma karti 1C Tirdzniecības vadības 10 versijas sistēmā. Pieslēgsimies sistēmai. Šodien apskatīsim vairākus veidus, kā un kur izveidot šo apmaksas dokumentu. Lai nonāktu līdz dokumentam, izvēlamies cilni dokumenti, naudas līdzekļi, apmaksa no pircēja ar maksājuma karti. Mums atveras visu šo dokumentu saraksts. Lai izveidotu jaunu, spiežam uz plusiņu vai ejam caur darbības pievienot. Mums atveras jauna dokumenta loks. Šajā logā ailas organizācija un datums aizpildās automātiski pēc noklusējuma. Aila numurs aizpildīsies automātiski, kad iegrāmatosim dokumentu. Pāriesim pie cilnēm un to aizpildīšanas. Cilne galvenā. Pie ailas summa ievadām summu, kuru pircējs apmaksā ar maksājuma karti. Summa jānorāda jau ar PVN. Ja nepieciešams mainīt PVN likmi, to norādām ailē PVN likme. Atkarībā no tā, kādu summu un kādu PVN likmi norādīsiet, ailē PVN summu sistēma jums pati aprēķinās PVN summu. Ailē darījuma partneris norādām darījuma partneri. Varam izvēlēties no saraksta, pievienot jaunu vai sākt rakstīt darījuma partneru nosaukumu, un sistēma mums piedāvās variantus. Kad būsim izvēlējušies darījuma partneri, līgums piesaistīsies automātiski. Ja kontrahentam ir vairāki līgumi, varam izvēlēties mums nepieciešamo, uzspiežot uz 3 punktiņiem. Mums atvērsies saraksts ar kontrahenta līgumiem. Ailē nodokļu veids izvēlamies mums nepieciešamo, šajā gadījumā izvēlēsimies vispārīgs. Dokumenta labajā pusē pie sadaļas Rediģēt, ja ir atzīmēta izvēle bez sadalījuma, varam pievienot vienu norēķina dokumentu. Ja nepieciešams pievienot tieši pircēja pasūtījumu, pie ailas pircēja pasūtījums, uzspiežot uz 3 punktiņiem, atversies saraksts ar visiem pircēja pasūtījumiem, kas veidoti šim kontrahentam. Varam izvēlēties no šī saraksta. Ja nepieciešams izvēlēties kādu citu dokumentu, pie ailas norēķina dokumenti, izvēlamies dokumenta veidu. Šajā gadījumā izvēlēsimies preču un pakalpojumu realizācijas dokumentu. Līdz ko esam izvēlējušies dokumenta veidu, atveras dokumentu saraksts, no kura tad varam arī izvēlēties mums nepieciešamo. Šādi varam pievienot vienu dokumentu. Ja nepieciešams šim maksājumam pievienot vairākus dokumentus, pie sadaļas Rediģēt atzīmējam, ka vēlamies rediģēt saraksta veidā, un mums atveras tabulas daļa, kurā varam pievienot dokumentus vairākos veidos. Pirmais veids – manuāli. Uzspiežot uz plusiņa, pievienojas jauna rindiņa tabulas daļā. Izvēlamies kontrahenta līgumu, kolonā darījums varam pievienot pircēja pasūtījumu, kolonā norēķina dokumenti, varam pievienot kādu citu realizācijas dokumentu. Ievedām summu, kuru vēlamies pievienot konkrētajam dokumentam un norādām PVN likmi. Otrais veids – spiežam pogu atlase pēc parādiem. Atveras dokumentu saraksts, par kuriem nav saņemta apmaksa no konkrētā kontrahenta ar konkrēto līgumu. Divreiz uzspiežot uz mums nepieciešamā dokumenta, mums atveras loks, kurā varam norādīt, vai vēlamies pārsniegt maksājumu summu vai nē. Šādi varam pievienot visus dokumentus, kuri nepieciešami. Kad esam visu informāciju šajā cilnē savadījuši, pārējiem pie cilnes Acquirings. Nedaudz pastāstīšu gan par acquiring, gan par acquiringa līgumu. Acquirers un acquiringa līgums ir termini, kas bieži tiek izmantoti maksājuma apstrādes kontekstā, īpaši saistībā ar karšu maksājumu sistēmām. Šie termini attiecas uz procesiem un līgumiem, kas nepieciešami, lai veiktu un apstrādātu maksājumus, izmantojot kredītkartes vai debetkartes. Kas ir acquirers? Acquirers ir finanšu iestāde vai banka, kas piedāvā uzņēmumam iespēju pieņemt maksājumus, izmantojot klientu kredītkartes vai debetkartes. Šī iestāde apstrādā maksājuma kartes darījumus, sazinoties ar kartes izdevēju banku un nodrošina līdzekļu pārskaitījumu no klienta konta uz uzņēmuma kontu. Kas ir acquiringa līgums? Acquiringa līgums ir līgums starp uzņēmumu un acquireru, kurā tiek noteikti nosacījumi, kā uzņēmums pieņems maksājumus izmantojot kartes. Šajā līgumā var tikt noteikta komisijas maksa, norēķinu termini un citi ar maksājumu apstrādi saistīti aspekti.
Tirzniecības vadības 10 sistēmā ekvairers un ekvairinga līgums var attiekties uz sadaļām, kas ļauj konfigurēt un pārvaldīt karšu maksājumus, ieskaitot konfigurāciju un uzskaiti, maksājumu uzskaiti un atskaišu ģenerēšanu. Piebildīšu, ka ekvairinga līguma veidam jābūt pārējais. Turpināsim ar šīs cilnes aizpildīšanu. Ja jums ir norādīta uzņēmuma organizācija, tad šīs ailes aizpildās automātiski pēc noklusējuma. Ja tomēr nepieciešams ko mainīt, pie katras ailes uzspiežot uz 3 punktiņiem varam izvēlēties vai izveidot mums nepieciešamo gan ekvaireru, gan ekvairinga līgumu. Pie maksājuma veida norādām apmaksa ar karti. Aile tirzniecības piekrāpšanās summa un procents aizpildās automātiski no ekvairinga līguma. Dokumenta formas apakšējā daļā pie papildus analītikas varam norādīt papildu informāciju, ja tāda ir nepieciešama. Kad esam visu savadījuši, iegrāmatojam dokumentu. Pāriesim pie otrā dokumenta noformēšanas veida. Lai jums būtu pieejams otrs dokumenta noformēšanas veids, lietotāja iestatījumos jums jābūt atzīmētam iestatījumam poga iesniegt maksājumu. Lietotāja iestatījumus varat atvērt caur cilni servis, lietotāja iestatījumu. Uzstādot šos iestatījumus, lai tie sāktu darboties, ir atkārtoti jāpieslēdz sistēmai. Aizvērsim visas cilnes un atvērsim realizācijas dokumentu. Vairāk par realizācijas dokumentiem varat atrast mūsu YouTube kanālā iepriekšējos video. Atveram realizācijas dokumentu vai izveidojam jaunu. Šajā gadījumā atvērsim pēdējo izveidoto dokumentu. Augšējā dokumenta formas joslā uzspiežam pogu samaksāt. Atvers maksājuma noformēšanas loks. Ņemot vērā, ka šodienas video ir par apmaksām ar maksājumu kartēm, tad šoreiz noformēsim apmaksu tikai ar maksājumu karti. Ieliekam ķeksīti pie ailes maksājumu karte, ievadām summu, ja nepieciešams, varam mainīt pārdevēja apmaksas dokumentā. Šajā apmaksas noformēšanas veidā pastāv iespēja izsist kases čeku. Lai tas būtu iespējams, ir jāpieslēdz kases aprīkojums. To varat izdarīt sazinoties ar mums. Kad esam visu savadījuši, spiežam pogu noformēt un sistēma mums saglabās maksājumu. Izveidoto maksājumu dokumentu varam apskatīt dokumentu sarakstā. Pastāv iespēja noformēt apmaksu caur kasiera darba vietu, vairāk par šo iespēju pastāstīšu kādā no nākamajiem video. Lai nepalaistu garām, piesakojiet mūsu kanālam. Ar šo noslēgsim šodienas video par apmaksu no pircēja ar maksājumu karti. Ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot ekrānā redzamo kontaktinformāciju. Neaizmirstiet mums piesakot, lai nepalaistu garām nākamos video. Paldies par uzmanību un jauku jums atlikušo dienu!